mūsu krājumā vēl viens runātājs, vēl viena runātāja, un tā ir Līga Stibe. Fotografēšana šodienā ir tik vienkārša lieta. Katram patīk fotografēt, katram ir telefons, ar kuru fotografēt, bet jauni cilvēki aizvien vairāk ieinteresējas par vecajiem fotoaparātiem, par vecām fotogrāfijām, un tad laikmetīgās fotogrāfijas izstādes. Kā tas viss iet kopā? Mums jau vairākus gadus ir brīnišķīga sadarbība ar ISSP galeriju, un Līga pastāstīs par platformas ISSP skola darbību, jo viņa ir šī izglītības projekta vadītāja. Labdien, Līga, un vārds jums! Sveika, Aija! Paldies par ielūgumu šo semināru. Ļoti interesanti tiešām dzirdēt arī pārējo pieredzes stāstus. Jā, kā jau Aija minēja, es pārstāvu ISSP, kas ir laikmetīgās fotogrāfijas mākslas un izglītības platforma. Un mans lauciņš, ar ko es darbojos, tieši ir izglītība. Bet es varbūt mazliet ieskicēšu, kas vispār ir ISSP un ar ko mēs nodarbojamies. Tātad ISSP pirmsākuma meklējumi ir 2006. gadā, kad notika starptautiskās vasaras skolas. No turienes arī ir cēlies nosaukums ISSP, kas ir akronīms International Summer School of Photography. Un kopš 2006. gada ISSP ir izaudzis par diezgan lielu organizāciju, kas vairs nav tikai viena skola, vasaras skola, bet kur arī ir skola, regulāra skola, kur ir ISSP galerija, pētniecība, kuras ietvaros notiek arī grāmatu izdošana, ISSP rezidents, kur mēs uzņemam mākslinieks no dažādām valstīm. Un visjaunākais ir ISSP jauniešu skola. Pirmais sākotnējais fokus mums ir bijis uz programmām, kas ir pieaugušajiem. Tās mums ir šobrīd 5 dažādiem zināšanu līmeņiem, sākot no dažu stundu nodarbībām līdz pat 2 gadu programmai, kas ir programma attīstot fotogrāfijas valodu. Un protams, arī programmas jauniešiem, kas tad ir šīs dienas galvenajā fokusā mums. Un programmas jauniešiem mums ir jauniešu skola, radošās darbnīcas, kur mūsu pasniedzēji un mākslinieki, kur mēs sadarbojamies, pasniedz dažādas analogās un digitālās darbnīcas fotogrāfijas interesantiem. Tad ir jauniešu nometnes un, protams, nodarbības programmā Skolas Soma. Īsi par jauniešu skolu. Jauniešu skola pastāv kopš 2021. gada. Šis ir mūsu 3. mācību gads. Mācības notiek 2 vecuma grupās. Tātad mums ir 2 grupas, pārdesmit jauniešu, un nodarbības notiek pie mums Rīgā, Berga bazārā. Un kāpēc? Kāpēc mums tas šķiet svarīgi un kāpēc par attēliem ir jāizglīto un jārunā? Tad katru dienu pasaulē tiek uzņemti 5 miljardi fotogrāfiju, kas ir 57,000 fotogrāfiju x sekundi. 2015. gadā viena gada laikā tika uzņemti vairāk attēlu nekā visas analogās fotogrāfijas vēsturē. Es domāju, ka 2023. gadā mēs šo skaitu vismaz 3-kāršojām. Tāpat arī sociālajie tīkli, kur ikdienu Instagramā tiek augšupielādēti 95 miljoni attēlu un Facebookā 350 miljoni attēlu. Ir aktuāls ir kļūst arī mākslīgais intelekts, ar kuru palīdzību ikdienu tiek radīti vēl 35 miljoni attēlu. Un ko es ar šo gribu teikt? To, ka mēs dzīvojam tiešām tādā laikmetā, kas ir pārbagāts ar vizuālo informāciju. Un tāpēc mums šķiet ļoti svarīgi izglītot jauniešus. Viens virziens, kurā mēs izglītojam, ir par attēlu radīšanu, par to, kā radīt, kā vizuāli spēt nodot spēcīgus narratīvus. Bet otrs un arī ļoti būtisks virziens, protams, ir vizuālā lasīt prasme un kritiskā domāšana. Un tad, tā kā mēs esam laikmetīgās mākslas un kultūras iestāde, protams, jauniešu skolas ietveros mēs izglītojam jauniešus arī par laikmetīgo mākslu un kultūru, kopīgi apmeklējam gan
izstādes citās mākslas institūcijās, gan arī organizējam tikšanās ar māksliniekiem, kur izstādās pie mums ISSP galerijā. Un fokusējamies uz jauniešos jau esošā radošuma izkopšanu. Un tad varbūt es mazliet pastāstīšu arī par mūsu pieredzi programmā Skolas Soma, par ko mēs ļoti priecājamies, jo tā ir mūsu iespēja iziet ārpus mūsu telpām Rīgas centrā, bet arī dod iespēju mums apciemot skolas reģionos, par ko mēs ļoti priecājamies un par ko liels paldies Skolas Somas komandai. Un tātad Skolas Somas ietveros šobrīd ISSP piedāvā 6 nodarbības. Visas nodarbības ir pār un ap laikmatīgo mākslu un fotografiju un vizuālo lasītprasmi. Nodarbību klāsts šobrīd aptver visas klašu grupas, un pagājušajā gadā, 2023. gadā, mums bija iespēja novadīt apmēram 50 nodarbības 20 Latvijas skolās. Tāpat arī Skolas Somas ietvaros mēs šobrīd piedāvājam nodarbības saistībā ar galerijā notiekošajām izstādēm, un tās tiek saturiski veidotas ap tā brīža norisi. Piemēram, šobrīd ir nodarbība, kas ir veidota ap Santas Frances personāla izstādes. Esmu redzama šajā attēlā, un tas man nepatīk. Un nodarbība ir izstrādāta, nodarbības ietveros notiek ekskursija, izstādes apskata, diskusija par izstādē redzamajiem darbiem, un īpaši šai nodarbībai ir izstrādāts arī darba lapas, kas palīdz izprast izstādē apskatītos konceptus un pašiem bērniem, jauniešiem darboties arī radoši. Un es varbūt pavisam īsi ieskicēšu mūsu Skolas Soma atlikušās pārējās nodarbības pāris vārdos. 1. līdz 4. klasē mums ir nodarbība, kuru vada pasniedzējs Reinis Hofmanis, un tā ir nodarbība par vizuālā stāsta, vizuālā narratīvu veidošanu. Un tā kā tas ir jaunāko klašu skolēniem, tad šeit šis stāsts tiek veidots vienas lapas ietvaros. Nodarbības sākumā pasniedzējs iepazīstina pats ar savu māksliniecisko praksi, kā arī sniedz nelielu ievadu fotomontāžas un kolāžas tehnikās un parāda dažādus mākslinieku Gustava Kluča darbus. Un tad pamatā visa nodarbība ir praktiska radoša darbošanās. Nodarbības beigās autori, dalībnieki, kas ir kļuvuši par autoriem, prezentē savu vizuālo stāstu un veido kopīgu izstādi. Un tad nodarbības, ko mēs piedāvājam pamatskolas skolēniem, šī ir jauna nodarbība. Salīdzinoši šajā mācību gadā tiek piedāvāta veiksme vai prasme, kā uzņemt labu attēlu. Un šeit diezgan asprātīgā un atraktīvā veidā skolēni tiek iepazīstināti ar Ivara Grāvlē darbu Noderīgi padomi fotogrāfiem. Un skolēni nodarbības laikā apgūst arī dažādus fotogrāfiskus jēdzienus, kā gaisma, laiks, ekspozīcija, asums un asuma dziļums un tā joprojām. Un tā kā nodarbības vadītāja ir ne tikai māksliniece ar pedagoģu izglītību, bet arī psihologs, tad jaunieši tiek arī iepazīstināti ar dažādiem interesantiem pētījumos balstītiem faktiem par to, kā mēs uztveram attēlus. Un nodarbība ir veidota interaktīva, iesaistot pašus jauniešus satura veidošanā un izmantojot mācību procesā dažādas aplikācijas. Tad vēl viena nodarbība, kas ir pamatskolas audzēkņiem, ir ieskats Latvijas fotogrāfijā, jeb stāsta veidošana. Šeit fokus ir vērsts uz to, lai skolēni paplašinātu savu izpratni par to, kas ir fotogrāfija un kādas ir fotogrāfijas mēdīju iespējas. Jaunieši tiek iepazīstināti ar dažādiem Latvijas fotogrāfiem un viņu darbiem, un tad praktiskajā daļā tiek veidoti fotostāsti,
strādājot grupās no līdz paņemtajām fotogrāfijām. Un tālāk ir 3 nodarbības, kas ir vidusskolas skolēniem. Šeit ir šī nodarbība ir kur mēs pieskaramies mazliet arī tādam mākslas terapeitiskajam aspektam. Un nodarbības mērķis ir veicināt skolēnu interesi, protams, par laikmatīgo mākslu un fotogrāfiju, un radīt izpratni par mākslas un fotogrāfijas mēdīju pielietošanu savas identitātes meklējumos un veidošanā. Un nodarbībā dalībnieki tiek iepazīstināti ar 3 laikmatīgās fotogrāfijas autoriem, kas ir Anna-Marija Gulbe, Reinis Hofmanis un Tomas Harjo. Un tālāk seko praktiskā daļa, kur jaunieši strādā paši, viņi strādā grupās, diskutē un prezentē savus darbus. Un pēc šīs nodarbības izveides, par ko jums nu pat stāstīju, kas ir par identitātes meklējumiem, mēs sapratām, ka būtu vērtīgi arī izveidot nodarbību, kas varbūt dotu kā tādu nelielu ieskatu vai priekšstatu par to, kas tad ir tā laikmatīgā māksla un laikmatīgā fotogrāfija. Un, protams, to izdarīt 90 minūtēs ir, teiksim tā, neiespējami izstāstīt, kas tas īsti ir. Un tad mēs, iedvesmojoties no mākslinieka Kriša Salmaņa, kurš savulaik vadīja ISSP skolas studentiem tādu spēli, ko viņš bija nosaucis par laikmatīgās mākslas Tinderi, kas ļauj domāt un mēģināt izkopt to vizuālo izpratni un konceptuālo domāšanu. Mēs uztaisījām jaunu spēli, ko mēs nosaucām par laikmatīgās mākslas rēbusu. Un tad skolēni tiek tādā atraktīvā un radošā veidā iepazīstināti, kas ir laikmatīgā māksla. Viņi apskata dažādus, tostarp arī laikmatīgās mākslas attēlus un interpretē tos, trenē savu vizuālo lasīt prasmi, un nodarbības noslēgumā parasti ir ļoti interesanta diskusija un pārunas, kā kuram šajā spēlē ir veicies, kādas ir atziņas, kas kuram šķiet māksla, kurā kontekstā tā ir māksla un kad tā vairs nav. Un, jā, tas ir bijis tāds diezgan veiksmīgs mēģinājums, kā par to runāt rotaļīgā un vieglā veidā un salīdzinoši īsā laikā, varbūt radot interesi jauniešos. Un tad pēdējā nodarbība, par ko es pieminēšu šodien, ir vizuāla izpratne fotogrāfijām. Un šī ir nodarbība, kur jaunieši arī tiek iepazīstināti ar Latvijas fotogrāfijas autoriem, par to izmantošanas iespēju dažādos kontekstos, un tad lielākā nodarbības daļa, tāpat kā principā visās mūsu nodarbībās, ir veltīta praktiskajai daļai, kur diskusiju un radošu uzdevumu veidā skolēni trenē apgūto. Tas, laikam, no manas puses ļoti īsumā būtu viss. Paldies! Varbūt kādi jautājumi? Liels paldies, Līga! Tas bija patiešām ļoti pārskatāmi un ļoti kārdinoši. Un es esmu samērā pārliecināta, ka jūs saņemsiet jaunus pieteikumus un aicinājumus doties uz skolām, bet mūsu skolotājiem un koordinatoriem es gribētu vērst uzmanību uz to, ko jūs ļoti, ļoti labi atklājāt savā prezentācijā. Kaut arī katrā no nodarbībām ir ļoti daudz darbošanās. Visās ir mākslinieka klātbūtne un Latvijas mākslas darbu iepazīšana. Un tad tas kļūst par kultūras notikumu un Latvijas skolas somas sastāvdaļu. Ja mēs tikai griežam un līmējam bildītes vai kaut ko taisam, tas ir tā kā cita veida pasākums. Bet šeit tā mākslinieka klātbūtne ir ļoti, ļoti izšķirošs faktors. Sirsnīgs paldies!